Noslēgumam tuvojās 6 gadu laikā īstenotais valsts izglītības satura centra projekts Dabas zinātnes un matemātika. Projekta īstenotāji aizvadītajos gados ir ieguldījuši lielu darbu, lai izstrādātu interesantus mācību materiālus un metodes tādos priekšmetos kā matemātika, ķīmija, bioloģija un fizika. Projekta noslēgumā no 23. līdz 27. augustam Rīgā un visā Latvijā tiek organizēta dabaszinātņu un matemātikas nedēļa. Tā būs iespēja redzēt, ko var dot mūsdienīga skola, iepazīties ar moderniem mācību materiāliem, uzzināt par jaunākajām mācību metodēm, kā arī tehnoloģijām dabaszinātņu un matemātikas apguvei. Projekts Dabaszinātnes un matemātika ir veidots, lai padarītu skolēniem pievilcīgu eksakto priekšmetu mācību procesu skolā. Jo nav noslēpums, ka līdztekus tam, ka mums ir ļoti daudz gudru fiziķu, kuri šobrīd ir viskaut kur, mums ir sabiedrībā ļoti daudz cilvēku, kuriem ir šausmas un ciešanas, kad viņi atcerās, kā viņi skolā ir mācījušies fiziku, ķīmiju vai bioloģiju. Šāda pieejas maiņa šobrīd dabaszinātnēs notiek visā pasaulē. Jo, ja kādreiz mēs lielījāmies par to, ka visiem ir jākļūst par zinātniekiem, tad šobrīd mēs vairāk domājam par to, ka katrs skolēns var gūt izpratni par to, kas notiek dabā, kā strādā zinātnieks, pats novērot, eksperimentēt, pētīt un domāt līdzi. Projekta ietvaros radītās metodes un radītais iepirktais aprīkojums, kas ir nonācis skolā, risina divas lietas. Es ceru, ka ar viņu skolā ienāks arī vairāk jaunu skolotāju, kam būs interese un māka ar šīm lietām strādāt. Otkārt, tas ļaus un ļauj skolēniem, protams, to darīt tādā modernā veidā, ar modernām metodēm, ar modernu aprīkojumu, interaktīvām tāfelēm, laboratorijām, demonstrējumu, eksperimentiem un tā tālāk. Es domāju, ka abas šīs komponentes kopumā noteikti ir lielā mērā ar pluszīmi, lai dabaszinātnes pacelt vēl labākā līmenī Latvijā. Nedēļas ietvaros notiks vairāki pasākumi. 23. augustā būs atvērto durvju diena 54 Latvijas skolās, kur izmēģinājumu skolu pedagogi dalīsies pieredzē, kā pielietot projektu ietvaros radītos jaunos mācību komplektus, spēles un metodes. Tā būs iespēja skolotājiem pārliecināties, kā uzlabojas dabaszinātņu un matemātikas mācību process. Katra Latvijas skola saņems visus šos projektā izstrādātos materiālus, kur nu vien ir šī 7., 8., 9. klase, kur skolēni mācās matemātiku, fiziku, ķīmiju vai bioloģiju. Un tālākais tad ir skolas un skolotāju ziņā, cik daudz no visa tā tiks likts lietā, lai mūsu skolēniem šis eksakto priekšmetu apguves process varētu būt pievilcīgs. Protams, ir vēl nepieciešams ļoti liels skolotāju darbs, jo reāli tas no skolotāja prasa pirmkārt jau izmainīt domāšanu par to, ko nozīmē mācīt šos eksaktos priekšmetus. Tas ir ļoti smags darbs, gatavot stundas, un pēc tam, protams, to visu īstenot dzīvē. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Latvijas uzņēmējiem, mācību saturs ir tuvināts reālai dzīvei. Uzņēmēji labprāt gaida skolēns mācību ekskursijās, kurās var pārliecināties, kā ķīmijas vai fizikas procesi norisinās konkrētajā uzņēmumā. Materiālu veidošanā un materiālu izmēģināšanā ir kopumā bijuši iesaistīti daudzi simti cilvēku. Ekspertu grupās ir strādājuši augstskolu docētāji. Daudzus no materiāliem mēs veidojām konsultējoties ar Latvijas uzņēmumiem. Jo ir ļoti svarīgi, lai saturs būtu saistīts ar to, kas notiek pie mums šeit apkārt. Tas, kas man no augstskolas viedokļa šķiet svarīgi, patiesībā ne tik daudz, cik jauniem cilvēkiem skolā ir vai nav iemācīts, jo, ja viņi nezinās vienu vai otru formulu, vienu vai otru likumu, es teiktu, tāpēc mēs šeit esam augstskolā, lai mēs tos likumus viņiem formulas un tā tālāk, ja konkrētās lietas iemācītu. Man šķiet, ka svarīgākais ir, lai skola īstā brīdī pamanītu talantus, pamanīt tos cilvēkus, kam ir šī vēlme un spēja apgūt dabaszinātnes, un šo spēju viņiem izkoptu un radītu motivāciju. Ja viņiem būs motivācija mācīties, tad es domāju, ka viss būs kārtībā. To, ja kādas konkrētās lietas viņi nezinās, augstskolas viņiem iemācīs. Un otra lieta, protams, kas ir ļoti svarīga, tā ir spēja strādāt. Dabaszinātņu un matemātikas nedēļa noslēgsies ar unikālu izglītības izstādi
Daba un zinātnes skolā – aizraujoši. Izstādē Dēls teātrī īpaši ir gaidīti vecāki un skolēni. Tajā būs iespēja izmēģināt visus jauninājumus ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas apgūšanai, kā arī salīdzināt, cik daudz no redzētā ir izdevies realizēt jūsu skolai. Īpaši pievērsiet uzmanību pamatskolā un vidusskolā izmantotajiem jaunajiem mācību līdzekļiem, jo tiem ir jābūt pieejamiem jau visās Latvijas skolās. Savukārt no 24. augusta Rīgā norisināsies dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītības starptautiskais samits. Tā būs lieliski iespēja uzzināt par citu valstu pieredzi mācību procesa uzlabošanā, kā arī diskutēt ar nozares ekspertiem par šīs jomas attīstību.